Labdien, dārgie klausītāji un skatītāji! Esiet sveicināti KP2 investīcijas piektdienas tikšanās reizē raidierakstā. Šeit es Kaspars Pēcinieks un Kristaps Petersons. Sveiks, Kristap! Sveiks, Kaspar! Runāsim par investīcijām, par naudu, būtībā ar to, ko darīt ar to naudu. Mēs vienojam tos cilvēkus, kuriem ir nosacīta patīkamā problēma. Tad, kad kabatu spiež, ja? Labi, tas tāds maigs joks, bet pēc būtības, jā. Un runājam par to, kas notiek investīciju pasaulē, kas ir aktuāls, ko mēs paši šajā nedēļā esam pamanījuši un ko mēs sagaidām uz priekšu. Kā vienmēr jāpasaka atruna, ka nekas šeit stāstītais, dzirdētais nav investīciju rekomendācija, tāpēc to arī tā nav jāuztver, paši uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem. Par ko mēs runāsim šodien? Šodien, protams, mēs nevaram arī neparunāt par Irānā notiekošo un visu, kas saistīts ar Hormuzas šaurumu. Turpināsim šo aktuālo tēmu. Tāpat tās pieskārsimies Air Baltica jautājumam un arī par insider tradingu. Vai tam ir kādas sekas vai nav, kam ir kādas sekas, pozitīvas, negatīvas. Un tas mums šodien viss ir paredzēts plānā. Bet iesāksim ar to, ka Krista pastāsti, kas tev jauns un tev viena ļoti interesanta tēma, ko tu gribi aizskart. Jā, man ir tiešām paldies, Kaspar, par tēmu ieskicēšanu. Un es esmu tagad Kopenhāgenā šobrīd un darbojos atkal veidojot kārtējās reportāžas un filmēju Mediānai daudz ko un tā, lai būtu interesanti skatītājiem. Bet man pagājušajā nedēļā sanāca viena tāda ļoti interesanta saruna ar ļoti cienījamu cilvēku Latvijā. Viņu daudz pazīst, nesaukšu vārdā, tā kā neesmu prasījis arī atļauju, bet viņš ir liels kopienas vadītājs un tiešām cienījams cilvēks. Izbijis arī politiķis un tā, un var sakot, liekas, ka ir kā viedokļa līderis. Un mēs sākām runāt par investīcijām, par investēšanu. Es nekad nebiju tā prasījis viņu viedokli, arī nav bijis tāda iespēja bijusi, bet mēs sākām runāt to par tādā kontekstā, ka, tā kā viņš ticīgs cilvēks, es viņam par investēšanu teicu, zin kā, tāda arābu pasaulē tāds teiciens ir, ka tici Dievam, bet piesien kamieli. Un tad mums izvērtās tā, ka viņš prasīja, jā, bet kā tev šķiet, vai tad tas tiešām tā ir, ka, ja es piesienu to kamieli, tad jau es īsti Dievam neticu, tas tā kā, ar vienu kāju esmu tur, otru tur, un tā, zin kā. Un tad par to investēšanas tēmu mēs sākām runāt, un tā viņa filozofija ir tāda, ka, tā kā dzīvē nevajag neko krāt un investēt, jo gala beigās, tu tāpat viens atnāci šajā pasaulē, viens aiziesi, un tas, kas ir tava īstā lielā investīcija, ir tavi labie darbi, kas par tevi runā un kas principā tev arī nodrošina nosacīti tādu pensiju. Pensija var būt arī cilvēki tev apkārt, vai tā ir ģimene, vai tie ir cilvēki, kuriem tu dzīvē esi labi darījis, vai kaut kā tam līdzīgi. Var sakot, tā paļaušanās uz to, ka viss būs labi un tā tālāk. Viņš to pamato tīri, ja mēs tā gājām dziļāk tajā tēmā, viņš pamato ar to, ka ir bijušas naudas reformas, ir bijuši ģeopolitiskie satricinājumi un tā tālāk, kas cilvēkiem, kuri, piemēram, gadus 20, 30, 40 ir krājuši naudu, kā tas arī bija 90. gada sākumā, ko mēs atceramies, ieliekot kaut kādā bankā, vai tu uzraujies uz kaut kādiem krāpniekiem, vai vienkārši notiek naudas reforma, kur tu esi tur sakrājis 10 000 rubļu, un tu aizēji, un tev iedod 200 kaut kādas tur naudas vienības, un tu kā saka, žiguli nevar vairs nopirkt, tā kā 2 mēnešus varbūt var izdzīvot. Un smējamies, bet īstenībā tā ir bijusi realitāte, un daudz cilvēku tam ir gājuši cauri, un es tagad arī šad un tad vēl investoru fórumos kaut kur, tas nav tā kā konkrētos kaut kādos, bet tā vispār semināros un konferencēs dzirdu, ka tā jau ir tā paudze, kas tur privatizācijas un privatizācijas piedzīvoja, un tāpēc viņi tādi neticīgie. Bet tas man lika tā aizdomāties šī dzīves tāda tā kā filozofija, ka patiešām, ļoti vērtīga investīcija, ja mēs runājam par investīcijām, ir tavs ieguldītais darbs, kuru tu tā kā
virzi nevis tā kā savam labumam, bet citu labumam. Tu radi vērtību citiem. Un tajā brīdī, kad tu to dari, tā ir, nu, kā saka, liela investīcija, neapzināta, netieša investīcija nākotnē. Jo, nu, būsim godīgi, protams, es jau joprojām pieturos pie tā, ka tas kamielis ir jāpiesien, nu, ka kaut kas ir jāatliek un tā, bet viņš lika tiešām aizdomāties par to, nu, kas tad, Krista, būs tas, ka tu uzkrāsi un ieliksi akcijās. Jā, ja tu gribi spēlēties ar naudu, tad spēlējies, bet ja tu, teiksim, gribi, nu tā, patiešām kaut ko uzkrāt un tā tālāk, tu skaties citur, kur to kapitālu var daudz efektīvāku, kā saku, krāt. Un tāpēc man, Kaspar, tagad jautājums tev, kā tu uz šo lietu skaties? Tev noteikti arī daudz šādi temati ir bijuši kaut kad. Kā tu uz to vispār skaties dzīvē? Man liekas, mēs par šito varētu runāt visu stundu un vēl taisīt 4 papildu epizodes. Man tādas pirmās refleksijas nāk par to, kā tas ir Latvijā un šajā te reģionā, kur ir piedzīvotas daudzas pārmaiņas, ar to saprotot režīmu maiņas, valūtu maiņas, privatizācijas, un tas viss pēdējās dažās desmitgadēs, ko paudzes ir piedzīvojušas, un tur ir diezgan saprotama arī šī attieksme, ka kāda jēga darīt tāpat, tas kādā dienā vienkārši izkūpēs, jo viņi to vairākas reizes ir pieredzējuši. Tad no šāda skatu punkta ir šī tā attieksme, ir tāpēc, ka ir piedzīvot tas negatīvais, un tāpēc, nu, kāda jēga tad darboties uz priekšu, vai īpaši iespringt, vai citi varbūt atcerās, ka viņi bija ļoti rūpīgi sastrādājuši, vai tur Padomju Savienībā, vai pēc tam vēlāk, un ar valūtu maiņām, var teikt, visu pilnībā pazaudēja. Tad atkal, kam tad es to darīju, būtu es labāk mēģinājis to žiguli dabūt, nevis līdz tur tumbiņā kaut vai pa dārgo, bet dabūjis. Un tad es pretstatā gribu nolikt arī citu kultūru, pieņemsim, man pēdējā laikā lielākā dzīves daļa fiziski sanāk pavadīt Spānijā, un Spānijā es neteiktu, ka šī ieguldījuma un uzkrāšanas kultūra būtu daudz spēcīgāka nekā Latvijā, bet šeit ir cits pieejams, un te drīzāk ir nevis tas, kā ir Latvijā, kur tu esi piedzīvojis kaut ko sliktu, un tāpēc tu negribi darīt, bet šeit ir tāds, kāpēc vajag? Dzīvojam šodienai, tiekamies ar draugiem, uzturam savu komūnu, un viss mums ir tā kā ir bijis iepriekš, tā ir tagad, un tas, ko es šeit redzu, ka seniori iet uz tām kafejnīcām. Bieži vien ir tā, ka galvenākā kafejnīca, kur tu redzi, ka ārzemnieks ir atvēris, stāv tukša, bet vietējā spāņu operēta kafejnīca, kur tu redzi pēdējo reizi remonta pirksts ir skāris pirms 10 gadiem, tur no rītiem viss ir pilns, un tā attiecīgi tur, kur viņš gāja pirms 10, 20, 30 gadiem un dzēra savu ikrītu kortādo ar maizīti ēda, tur viņš to dara vēl joprojām šodien. Un līdz ar to šeit ir tā pretējā galējība, kur tā kā viss ir kārtībā, no pasanāda nevajag uztraukties. Mēs vienkārši te esam, viss iet, viss rit. Un tur varbūt vēl var sasiet kopā ar kaut kādām arī klimata izmaiņām, kur, pieņemsim, dienvidu valstīs, nu nav, tu gluži nenomirsi, jā, tev, nu, tāpat tās iekštelpās vajag gulēt, ar segām sasekties, bet kopumā salīdzinoši izdzīvot ir vieglāk. Ziemeļu valstīs, kur mēs varam pieskaitīt arī Baltiju, tomēr ir mazliet, tā teikt, jākustās, jā, ir jāsavāc ziemai resursus, nu, vēsturiski, jābūt ir pārtikas krājumi, tur vairāk kaut kā citādāk jāsagatavo, ir tāda vairāk plānošana, darbošanās, ir jāsadara tie darbiņi sezonāli, un tad varbūt ziemā mēs nevaram tik daudz kopā padzīvoties, ja šeit atkal var iziet saulīt, Spānijā var iziet saulītē, un visi atkal satiekās, tad vēsturiskā kontekstā skatoties Latvijā, tad sēd droši vien savā viencētā ieracies sniegā, un tad tas, kas tev tā ģimene ir mājās, ar to arī darbojies, līdz ar to tās motivācijas arī ir dažādas. Bet līdz ar to gala rezultāts sanāk līdzīgs abos pieejienos. Tāds, ka, nu, kāpēc vajag? Viena ir vīlušies, jo iepriekšējais nestrādāja, otra tāda, kāpēc? Mums jau nekas nemainās. Starp citu, ja paskatās mazliet, ja pieskaroties ekonomikai, to, kā ir mainījusies reālā pirktspēja, jeb reālā alga, es negribu sajaukt precīzi, kurš skaitlis bija, tad Spānija bija tā, kur no 90. gadiem reālais kopējais pieaugums ir 2%. Tātad pēc inflācijas 2%, nevis gadā, bet vienkārši 2%. Savukārt Baltijas valstīs tur bija starp 200 un 300%. Tātad dzīves līmenis ir būtiski audzis, bet savukārt Spānijā viņi turpina dzīvot tā kā
tā kā dzīvojuši. Jā, cenas mainās, ienākumi mainās, bet dzīve turpinās tā kā iepriekš. Līdz ar to ir šī Bet mūžīgā stabilitāte kaut kāda. Jā, bet kāda ir tava tāda personīgā attieksme? Tas ir labs novērojums, ko tu nu pat aprakstīji, un tas atbilst arī droši vien tā mana klienta dzīves skatījumam. Mm. Bet nu, mēs esam tādi, kuri tomēr aicina un saka, ka vajag investēt, un ka vajag to darīt, un ka vajag varbūt to darīt. Nezinu, cilvēkiem dažādas motivācijas. Vieni tiešām to dara sporta pēc, bet, nu, varbūt tiešām ir tādi, kas patiešām ļoti nopietni domā par investēšanu, un ka es kaut kad nākotnē to naudu tad realizēšu, kā saka, un tad es gan dzīvošu labi. Un reti, kad īstenībā tā notiek. Tā nauda tiek vai nu pārmantot, tiešām kaut kur pazaudēta vai kaut kā tam līdzīga. Tas bijis tāds sports tev tomēr vairāk vai mazāk dzīves garumā. Jā, vai nu esmu bijis pakļauts gan agri rietumu, ja tā var teikt, propagandai un kapitālisma propagandai. Kaut kādā mērā, protams, arī no ģimenes ietekmējoties, kur vienmēr tomēr ir bijis daudz darba, ja, un arī novērojam, kad daudz kaut ko sadara, tad kaut ko var arī labāk atļauties, var kaut kur aizbraukt un tam līdzīgi. Bet mans kopējais pieejams ir tāds, ka kopumā būtu jāveido kapitāls, lai sev radītu šīs iespējas. Ja gribās viņas. Es pieņemu, ka ir cilvēki, kuriem negribās redzēt pasauli, ir cilvēki, kuriem svarīgākais ir miers būt uz vietas, un nesakot vienu veidu, kuru gribās un kuru negribās, ir labāk vai Jā, sliktāk, bet vienkārši tādi, kuriem negribās, tam atkal nevajag spiest dzīvo to savu piegājienu, kā starp citu šeit arī bieži vien Spānijā to var jā. ļoti novērot to, ka ikdienas cilvēks, kas šeit dzīvo, viņš īpaši nekur daudz apkārt neceļo. Bieži vien viņš pat savā teiksim, reģionā nekur pārāk daudz nav bijis. Vienkārši tas nav viņa tajā Mm. dzīves gājumā, ja, un savukārt es Nu, novēroju. labi, bet ārpus ceļojumiem, piemēram, vai tu teiktu, ka investēšanai vienmēr ir vajadzīgs mērķis? Vai tad, kad es, piemēram, sāku ieguldīt akcijās, vai man ir jāzina kaut kāds endgames, vai tomēr es daru to tikai tāpēc, ka man Kaspars un Kristaps pateica, ka vispār investēt ir gudri? Es domāju, ka tas endgames noteikti viņš nav noraksturojams varbūt kaut kādās pilnīgi konkrētās summās un konkrētās lietās, bet es varu iedot savu motivāciju. Mana motivācija ir tāda, ka man gribētos, lai man ir iespējas nākotnē darīt, ko man gribās un kā gribās. Atkal, visiem tas nav vajadzīgs, ja tam ir vajadzīga stabilitāte. Tu sēdi savā vienā vietā, saņem algu, netraucē man strādāt, nebāzies virsū ar AI rīkiem un ļauj man strādāt. Ja? Man gribās tā, lai man ir kapitāls, kurš man ļauj brīvi izvēlēties, kur es esmu, kā es gribu darboties, ko es daru, tā teikt, darboties pēc saviem noteikumiem, un lai to varētu īstenot, tur kapitāls, protams, ļoti palīdz. Arī iedot iespējas saviem bērniem, tā teikt, aizlikt dažus soļus priekšā salīdzinot ar to. Nezinu, vai tas pēc tam beigās dzīvē būs ar nu, kā saka, ja paskatāmies tur uz miljardieriem un tam līdzīgi, tad tur bieži vien viņi visi nāk no ļoti lielas disfunkcionalitātes. Protams, tas, kas ir miljardieris, nenozīmē, ka esi laimīgākais cilvēks. Jā. Bet par to, kādas varētu būt izglītības iespējas, pasaules redzējums un kur kā ko redzēt, tad tam visam mūsu kapitālismu sistēmā nauda tomēr ir vajadzīga. Un arī vērojot iepriekšējās paudzes, es negribētu atrasties tajā pozīcijā, kur man kaut kur 10 gadus, tā teikt, down the road, jeb vēlāk man ir jāmēģina kaut kādā veidā kaut kādus galus savilkt, un tāpēc es varbūt pieturos vairāk tai apziņai to, ka es pats tas sava ceļa laimes Jā, kalējs, ja tā varētu teikt. stūrētājs tieši tā. Un, Jā. Tu turi situāciju savās rokās vismaz tik daudz, cik tavas iespējas un arī intelekts un vispārējais to atļauj, vai ne? Nu, tā kā pēc Es pat būtības. vēl teiktu vēl vairāk to, ka es mēģinu tā darīt, vai es dzīvoju ar pārliecību to, ka es varu kaut ko kontrolēt un kaut ko sakrāt saveidot. Varbūt ir iespējams, ka tevis minētais kungs arī tikai caur citiem veidiem, un viņš nonāk pie līdzīga galamērķa. Ja? Un beigās ir Jā, tas, ka viņam jā. varbūt ir šie tie aktīvi, un varbūt viņš ir investīcijām saprot investīcijas Citādāk. vērtspapīros, bet varbūt viņam ir meži, zemes un vēl kaut kas, un viņš to tā neuztver kā investīcijas, viņš to vienkārši uztver kā tādu normālu aktīvu, kas bez mazai katram būtu jābūt. Un īstenībā šajos laikos varbūt viens no dārgākajiem aktīviem, kas tev var būt, ir tava komūna.
vai tavi fani tavam darbam, jā, tādā ziņā es piekrītu darbs un nest šo vērtību pārējai pasaulē, tas viennozīmīgi ir tas, kā arī var uz šo Jā. visu tikt. Īstenībā tālāk, citādāk jau nemaz tur nevar tikt arī pie tā Tieši kapitāla. tā. Un jūs, skatītāji, klausītāji, droši, ja jums ir kādi komentāri, pierakstiet tos zem video, mēs labprāt palasītu, un varbūt kādreiz tiešām šo tēmu paritināsim plašāku, jo tā, bet, nu, lietas iet uz priekšu, viss notiek, mums ir jākustās arī mazliet tematu ziņā uz priekšu, un parunāsim par Irānu. Es varbūt iedošu pavisam ātru tādu savu redzējumu un notikumu atstāstu, tad, kur Jā, mēs esam nonākuši no pagājušās reizes līdz šim brīdim, kad mēs runājām, tad, nu, Pentagonam tiek prasīts, lai turpinātu karu 200 miljardi dolāru šobrīd. Trumps ir pateicis, ka tas jau nekas tāds īpašs nav, kā saka, lai nosargātu mūsu intereses un tā tālāk, tā, kā saka, ir tikai sīka nauda. Nu jā, tas ir kaut kas tāds, par ko amerikāņi ir šobrīd, man liekas, sadalījušies arī divās vismaz tādās lielās nometnēs, jo mēs redzam arī degvielas cenas. Nu jau tas ir noticis, patiešām, nu tā mēs varam droši teikt, ka gan Eiropā, gan Amerikas kontinentu ir šis vilnis sasniedzis, un man patīk tagad tās mēmis, kas klejo apkārt, kur tu piebrauc pie degvielas uzpildes staciju, un tev rokā ir 10 eiro naudas zīmīt, un tu palūdz, lai tev ielēja pa 10 eiro, un tev iedod to pistoli tur paostīt, tur tu atdod to desmitnieku un brauc tālāk, jā, tā kā, nu, var sakot, ir tādi, nu jau parādās jau tāda līmeņa joki, nu, var jau teikt, ka tas ir smieklīgi, bet īstenībā nav. Tie, kas arī pagājušajā reizē mediānā nedēļā skatījās man sarunu ar Guntu Lūsi no Latvenergo. Es teikšu godīgi, Gunts vienmēr ir tāds priecīgs un jautrs runātājs, bet, nu, es redzēju viņu sejā arī ļoti tādu rūpju rievu tur, jo viņš, man liekas, arī apzinās un zina, nu, to, ko nozīmē tas, ka, ja šis viss ievelks, nu, tā kā garajā. Un šodien arī Financial Times ir nopublicējis ļoti labi uzskatām tādu līkni gan naftai, gan gāzei, gāzes cenai, proti kā ir pieaugušas gan viena, gan otra no 3. februāra līdz, no 3. marta, vai mums Marta, jā. varbūt augšu, bet jā, līdz 19. martam, tātad būtībā pusmēnesis, jā, bet mēs redzam, tās līknes ir ļoti krāsi izaugušas. Arī mēs te skatītājiem parādam šobrīd, kā tas izskatās. Nu tālūk, Kaspar, kā tev izskatās šis viss? Bet varbūt es tev varu palūgt vēl mazliet ieskicēt, Jā, ko tu droši. nolasi, kāds ir šis te. Jo tas, kāpēc mēs šeit sarunājamies, ir tāpēc, ka mums katram ir tomēr mazliet kaut kāds arī vai cits pieejams, vai tas, ko mēs tajos mēdījos pamanām, kā mēs liekam to uzsvaru virsū, kā tu redzi, kāds ir tas noskaņojums, vai te bija runa par koalīcijām, mēģinās atvērt to šaurumu, cik kur ir kāda gatavība darboties, kādā virzienā Jā. iet, vai kas ir tās aktuālās vēsmas, vai un kad šis viss beigsies? Jā, nu, mans uzreiz tāds, es jau to diezgan skarbi pateicu, man liekas, pagājušajā reizē, ka mums ir jāatcerās, kurš tad ir tas, kurš to visu uzsāk, un tas ir Donalds Trumps. Un tas, kas mani tiešām satrauc, ir nevis tāpēc, ka tas karš ir sācies, vai ka viņš ievilksies, vai viņš ātrāk vai vēlāk beigsies, bet tas, ka cik neprasmīgi notiek no Amerikas puses šī nu, tāda kara taktikas vešana, jo viņiem nekas nav skaidrs. Viņi no dienas uz dienu dzīvo un maina tos savus lēmumus, un tas viss notiek diezgan atklāti. Un tas parāda to, cik militārā vadība ir bijusi pilnīgi negatava un ko viņi darīs. Viņiem ir bijis plāns novākt līderus, ja, mainīt režīmu, bet lai mainītu režīmu, tur ir daudz komponentes. Tas nav tā, ka tu tikai novāc tos līderus. Mēs par to arī runājam. Ja? Labi, viņi tagad tos līderus ir tur apvākuši. Nu, kas tālāk? Ja? Joprojām Hormužu šaurums ir ciet.
Nu, un tad viņi tagad domā, ko ar to darīt. Un tad ir divi tagad plāni. Viens ir kaut ko darīt ar to hormuzu šaurumu, lai to atbrīvotu, un lai to atbrīvotu, tev ir jāsūta piekrastē karavīri, ja, tā tad jāsēdina viņi lejā uz zemes. Tātad tas nozīmē īstu, reālu acu pret acu karu, ja, nevairs tikai ar raķetēm un tā. Un otrs plāns, ja viņiem tas, nu, tā kā neizdodas, ir iet pie tās salas, kur ir, es aizmirstu tagad to nosaukumu, bet tā sala, no kurienes 90% eksportē naftas Uz Irāna, ja? Irānu, Korgas sala, Jā, jā. jā. Tātad, un iet tur un sāk tur kaut ko darīt. Tātad tas parāda to, cik patiesībā neizlēmīgi un tāda nesaprotama ir tā vadība. Bet tad atkal, nu, ļoti labi humora tie raidījumi uzdod jautājumu, bet ko tad jūs gribējāt no Pīkta Hekseta, kurš ir Fox talk show vadītājs, ja, bijušais, ja, kurš tagad ir kara ministrs, ja, ko tad jūs gribējāt? Nu, ko jūs tieši sagaidījāt? Ja, tas ir leģitīms jautājums, un mēs redzam, ko nozīmē, ka pistole un granāta nonāk mērkaķu rokās. Nu, tiešām, nu, es domāju intelektuāli, nu, lai neapvainojās neviens, jā. Bet tā tas ir. Un līdz ar to tad pagaidām neredz galu un malu, jā, es tā noprotu, jā. Nē. Jā, jāpiekrīt, ka daudz kas tur ir noticis, un, protams, kad šis viss notiekās, tad tam arī sanāk pievērst pastiprinātu uzmanību, un, ja var atsaukties uz citu avotu, tad ir tāds podcasts Diary of CEO, ko vada Stevens Bartlets, un viņam bija, manuprāt, laba epizode ar vienu, viņš bija bijis savulaik politikas un tur kara padomnieks vairākās prezidenta administrācijās, tā skaitā arī Trumpam iepriekšējā reizē. Un šajā garajā sarunā es neesmu citur par visiem šiem informācijas punktiem pārliecinājies, bet viņa lielais fokus bija uz to, ka nu, šis primārais mērķis visam notikumam bija bagātinātā urāna atguve. Jeb nu, atņemšana viņiem, ja tā varētu teikt. Un tas, kas viss notiek tālāk pēc tam, ir secināms tas, ka visticamāk tas nav izdevies, un tā doma bija tāda, ka ja jau pats Kamenei to savulaik neatdeva, no iepriekšējais šis vadītājs, kur uzbrukumos nogalināja, tad ir jānomaina režīms, jānoliek viņi tā teikt pozīcijā, un tad, lai viņi paši atdotu. Šobrīd ar šo visu ir sanācis tā, ka tas gala iznākums potenciāli ir tāds, ka Irāna saprot, viņiem viennozīmīgi vajag kodolieročus. Citādāk viņi nevarēs izdzīvot, viņus visu laiku aiztiks. Un tad tas viss, tā visa pārējā darbība riņķī apkārt ir par to, lai nu, mēģinātu viņus šajā virzienā dabūt, to, lai viņi to materiālu atdotu. Manuprāt, tie secinājumi ir gana loģiski. Tas, ka netur atdos, nekas būs, un tagad cīnīsies par to, kurš tur ilgāk spēja izdzīvot. Kaut kādā sociālo tīklu līmenī komentāri ir tas, ka Teherānā uz vietas dzīve notiek pa lielam normāli. Ikdienā tur nav, lai cik viņi teikt, viņi tūkstošos šāviņus ir izdarījušas, protams, iet viss tur pa militāriem objektiem galvenokārt un tādām vietām, un iedomājamies, tā Irāna tomēr ir ļoti, 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 ļoti liela valsts ar 90 miljoniem iedzīvotāju, ar ļoti dažādu reliefu, ar daudziem kalniem, un kaut vai cik tie tūkstoši raķešu būtu, tas tu redzi, kurā vietā ir saspridzināta līdera, tā teikt, kampus, jeb villa, bet tā citādāk, ka tā ikdienas dzīvē nemaz tik nopietna ietekme nav. Bet tad atgriežoties pie tā, kas notiek šajā laikā un kāda ir bijusi ietekme, tā pēdējā nedēļa tiešām ir bijusi arī atkal notikumiem pilna, protams, ja, ņemot vērā to, ka tāpatās šis šaurums vēl joprojām ir ciet. Es tūlīt padalīšos ar ekrānu. Man vienkārši prasās, man tādu labu jautājumu pajautāja citur, ka, nu, kā tur tajā kartē izstāst, kur viņš īsti ir un ko tas īsti nozīmē. Tiešām, mēs taču par šo vispār tādā kartes ziņā neesam runājuši, bet tas, manuprāt, ir svarīgi vienkārši tāda uzskata iegūšanai. Un skatoties uz izejvielām, tad man personīgi interesantākais notikums pēdējās nedēļas laikā ir tas, ka kā ir mainījušās dārgmetāla cenas. Zelts un sudrabs ir nedēļas laikā, kopš mūsu iepriekšējās sarunas. Zelts ir -7% un sudrabs ir -11%. Un tur tās teorijas ir dažādas, ka
Ir samazinājusies likviditāte. Kāds jau apgalvo, ka līča valstu centrālās bankas sāk pārdot, tāpēc, lai viņām būtu līdzekļi, tam gan nav pagaidām precīzi avotu. Tas vienkārši tāds Twitterī kāds bļauj, ka tas tā visi dara. Ja? Bet tad, kad kāds bļauj X-ā, ja? ka kāds to visu tā dara, tas nenozīmē, ka tas tā ir patiesība. Skaidrs tas, ka kopējā šī likviditāte, ja naudas plūsma ir samazinājusies, ir pilnīgi loģiski arī tas, ka ja cilvēki iepriekš redzējuši pamatīgus kāpumus, tas, ka viņi fiksē pozīcijas, fiksē peļņas, vai citi, kur iegāja pīķī, tagad saprot, nu nē, ir jālec ārā, augstāk vairāk neiet, jāfiksē zaudējums. Un, ja pēc paskatītos uz naftas cenām, tad patiesībā šis VTI, jeb West Texas Amerikas nafta, nedēļas laikā ir mīnus 2%, un Brent naftas cena ir plus 4, nu, principā 5% nedēļas laikā. Un, protams, tas svārstīs pa vidu ir bijušas vairāk. Bet ļoti interesanti, tās dažas tēzes arī ir tādas, ka arī naftas cenai teorētiski vajadzētu būt krietni augstākai. Nu, it kā tur, ja mēs runājam par šiem lieliem pārrāvumiem, arī dabasgāzes cena Eiropā viņa ir pieaugusi, ja es neatceros, pēdējos skatījos līdz kaut kādiem 60 eiro par megavats stundu, kas bija šis Dutch TTF. Un jāatgādina, ka brīdī, kad Krievija iebruka Ukrainā, tad kādu laiciņu vēlāk bija 300 pāri par megavatu stundu. Attiecīgi, mēs tur vēl nekādos trakos līmeņos neesam cenas ziņā. Un tas varētu liecināt par to, ka kopumā šis naftas un gāzes tirgus viņš ir bijis turēts tāds diezgan. Tā cena arī iepriekš bija tāpēc tāda, un tas tirgus nav bijis nemaz īpaši vai nu deficītā, vai diezgan brīvs, ja tā varētu teikt. Un šobrīd tiek aktīvi arī strādāts pie visādām iespējām to paplašināt. Bet, protams, ka cenas ir lielākas, kaut kādās vietās tas rada gan, protams, zaudējumus, kaut kādās vietās iznīcina, tā teikt, pieprasījumu pēc šiem materiāliem. Un tas, kur man šo visu gribās aizvest, ir tas, ka būtiskā lieta, kas ir mainījusies, es tuliņās arī padalīšos ar ekrānu, būtiskā lieta, kas ir mainījusies arī, par ko mēs jau runājām iepriekš, tas ir lauksaimniecības minerālu mēsliem cenas. Un šeit man ir grafiks no angliski saucās ureā. Es atradu, ka latviešu valodā tas ir, piedodiet man, ja tie, kas lauksaimnieks viesies, pēc tam par mani, kā es par šo visu nosaucu, bet urīnviela vai karbamīds, tā viņu arī mēdzot saukt. Bet šis sastādot ļoti lielu daļu no kopējā mēslojuma izmaksu apmēra lauksaimniecībā. Un ņemot talkā meklēšanas rīkus un vēl vispārējo, tad kopumā šīs urējā izmaksas ietekmē apmēram vidēji 15 līdz 20% no kopējām izmaksām uz hektāru. Nu, vidēji pa visu kopumu. Attiecīgi, šim te pieaugot par, nu, piemēram, dubultā, ja, tad mēs varam droši vien izdarīt kaut kādu minējumu, ka varbūt pārtikai vidēji cena pieaug par tikai dēļ šīs izmaksas. Ja, tad lauksaimnieku izmaksas pieaug par 15-20%. Jautājums, cik kurš ko uzņemās šo šoku, vai cik ir lauksaimnieks, ka viņš nevar pārdot dārgāk, cik ir uzpircējs, kurš atkal paņem uz sevi, jo nepārliek visu pircējam gala veikalā. Nu, tur tie procesi notiek lēni, bet skaidrs tas, ka inflācija. Un cik kopējais iziet cauri tam šaurumam, cik kopējais tur ejot cauri puse gandrīz. No jā? kopējās pasaules. Jā, tur, laikam, es atkal negribu precīziem ar skaitļiem, jo, teiksim, tā meklētā informācija arī sanāk dažāda, un tur ir, ka viena valsts ražo 25%, bet kopumā šajā Hormuza šaurumā esot līdz pusē, bet, nu, pieņemsim pat, ja tie ir 25%, jebkurā gadījumā mēs redzam, ka šī cena jau ir būtiski pieaugusi, un tad mēs droši vien, ka ieraugām kaut kādus komentārus par to, ka varētu būt mazāki sējuma platības, tāpēc, ka vienkārši ir minerālu mēsli dārgāka, vai mēs viņus nevaram dabūt. Tas, kas vēl citur notiek interesantas lietas, ir tādas, ka, piemēram, tiek ziņots arī no Āzijas par dažādiem rūpnieciskiem procesiem, kur vienkārši nav pietrūkst izēvielas, un attiecīgi viņi samazina ražošanas jaudas. Un vienalga, cik ir cena, bet ja tev viņi faktiski tu nevari atvest ar to kuģi, tu vienkārši samazina ražošanas jaudas, to būtiski jau notiek sēšanās ekonomikā, kaut kur tur, protams, arī attiecīgi viņu saražotais produkts nav tik pieejams. Un tur, kur man šobrīd nav cenas grafiku, ko parādīt, bet vēl viena lieta, kas šobrīd veidojoties diezgan šāds spēcīgs deficīts, ir
ir sērs, kas veidojās kā blakus produkts tieši no naftas produktu pārstrādes, un tos arī izmanto ļoti plašā ražošanas procesos, to izmanto, lai ražotu arī militāros līdzekļus, ja tad citi sāk vispār diskutēt par to, labi, skaidrs, tagad viss kaut kas ir izšauts un vajag vēl papildus ražot bruņojumu, bet vai mēs faktiski mums pietiek to izējumateriālu, no kuriem ražot? Un vēl sērs ir nepieciešams ļoti lielā kvantitātē, ja tā var teikt, jeb apjomā, lai darītu ķīmiskos procesus un varētu pārstrādāt, iegūt tīru varu, un bija vēl viens metāls no galvas, es precīzi aizmirsu. Nu, tā kā tā ietekme ir ļoti plaša uz visām pusēm, un kā mēs bijām iepriekš runājuši par to, ka tik ilgi, kamēr tas Hormuzas šaurums ir ciet, tikmēr ļoti, tikai būvējās šie visi spiedieni, un būtībā katru dienu, kopš viņš ilgāk paliek ciet, tas atstāja ilgstošāku seku, jo tu nevari to visu nokopt vienā brīdī. Jā, un tas, kur bija arī saruna ar Guntu Lūsi, kur viņš minēja, ka tas lielākais drauds ir tad, kad pasaules krājumi izsīks, kas šobrīd varbūt vēl nav izsīkuši, bet pēc būtības mēs tam tuvojamies, tad būs viens punkts, pēc kurā atgriezt un atgūt tos uzkrājumus prasīs daudzus gadus. Tas nozīmē, ka mēs dzīvosim augstu cenu ciklā ar ilgāku laika periodu. Tas nozīmē, ka tā ietekme būs daudz skaudrāka un skarbāka nekā tā bija Covid-19 pandēmijas laikā, kur tomēr mēs izšļūcām ar kaut kādu 18 mēnešu tādu lockdown vai periodu, kurā, mēs apzinājāmies, sapratām, bet, atsakot, viņš kaut kad beidzās tomēr. Tad šis varētu būt tomēr izaicinājums uz ilgāku laiku, un tas ir tās lielākās bailes, ka Trumpa un viņu to apkārt esošo personu nevarību un nespēja kontrolēt situāciju, to pulveru mucu var uzlaist vienkārši gaisā visā pasaulē. Un vēl nobeigumā es gribēju vēlreiz padalīties ar ekrānu, es šoreiz tad ar karti padalīšos. Jūs sakiet, cik šis bija noderīgi vai nenoderīgi, bet, manuprāt, paskatīties uz karti ir vērts ik pa laikam. Un tad, kad mēs runājam par Hormuzas šaurumu, tad mēs runājam par šo te sadaļu, kas iet cauri šeit. Un tad, kad interesanti ir, ka tajā brīdī, kad runā par Hormuzas šaurumu, tad, kad runā par kaut kādu eskortēšanu, tas nozīmē to, ka vajadzētu kādiem kara kuģiem vai kam šeit vest cauri šim apgabalam. Mēs paskatāmies, šeit augšā viss ir Irāna. Ir 270 grādu ekspozīcija sanāk kuģiem, kas iet šeit. Es nezinu, protams, uz vietas, es neturu, kur ir bāzes, nekādas ir jaudas, bet vienkārši skatoties šeit karte, tur ir tik daudz iespēju, no kurienes visu kaut ko laist, tā teikt, virsū kuģiem. Ja? Nerunājot arī par to, kāda tad ir pati satiksme šeit, vai tu vari izsekot līdzi tiem kuģiem, kas tur visu dara, kurš tur liek mīnas, kurš neliek un tam līdzīgi. Un attiecīgi šo te nelielo šaurumu, par to arī ir bijušas vienmēr tās bažas. Un tas, kas šobrīd ir tas papildus riska moments, ir tāds, ka labi, pieņemsim šajā šaurumā, tur ir ciet, ir tur šobrīd ciet, tad šī Saudārābija, viņiem ir naftas vats, kurš iet uz šo pusi cauri, lai šeit naftu tālāk eksportētu. Bet šeit ir vēl viens šaurums, un to pirms kaut kāda laika bija Hutīs. Es pat nezinu, kā mēs latviski viņus saucam. Tā viņas arī sauc, man liekas, ka Hutī, jā. Tad viņi bija šajā šaurumā pamanījušies vairākus arī tur toreiz, manuprāt, apšaudīt, terorizēt, un tad... Viņi paņēma kontrolē, var sakot to, un tad tur vajadzēja, kā saka, atgūt. Jā. Faktiski arī negāja cauri. Un ja viņi tur vienbrīd sadarbotos savā starpā, vai Irāna izdomātu to, ka šeit, starp citu, esot tā, ka līdz šajienai viņa raķetes ejot, es nezinu par šahedroniem, bet baltiskās raķetes iet, tad varbūt šo apgabalu sāk aiztikt, tad varbūt vēl lielāki satricinājumi. Bet atgriežoties atpakaļ pie Hormuzas šauruma, mēs redzam šo sadaļu, un tad man gribējās padalīties ar vēl vienu karti, ko es biju labi ieraudzījis X-ā. Tad, X ir ļoti vērtīgs materiāls, kur cilvēki dalās ar daudz labu informāciju.
Un šeit ir attēlots šis te Hormuzas šaurums, un kur un kādā veidā kuģi iet cauri. Manuprāt, es neatceros, es pagājušajā reizē stāstīju vai ne, bet pa lielam tie kuģi iet tā kā tāds liela šoseja. Šeit iet lielie smagie kuģi vienā virzienā, te iet pretējā virzienā, tad ārpus līča iet lielie smagie kuģi. Un redzam, nu, tepat tajās pusēs īsti tur nav, bet šeit ir ļoti, ļoti intensīva satiksme. Pa malām iet mazāki kuģi, vēl pa malām iet visādi zvejniecības, mazāki traļi un kuģi. Un tādā normālā dienā, tad, kad nav karš, tad tur ir vispār vienkārši tur redzi kuģu jūru, tā vismaz saka cilvēki, kas tur paši ir bijuši vai no militāri arī, vai vienkārši kuģiem tur bijuši atkal no tā paša X atsaucoties. Un tas, ka tad šobrīd, kas notiek, ka viņi tur šo te vietu ciet, ir atvērti jautājumi par to, vai ir nomīnēts vai nē. Šis te šaurums, kur iet lielie kuģi cauri, un pietika dažus sašaut, lai neviens negribētu īpaši daudz riskēt. Vēl papildus riska argumenti, ko citi min, ir tādi, ka neviens jau negrib tur ārprātīgi daudz riskēt, tāpēc, ka, ja tu sašausi lielo naftas tankeri, tā nafta tur izplūdīs, un tā nafta arī būs šajā pašā reģionā, un šis pats reģions pats arī dzīvo principā no ūdens, kas ir attīrīts no sāls, jeb desalinā, es nezinu, kā ir pareizi termins, bet pa lielam sāli izņemā. Tā ir atsālīšanas, jā. Tas pietodieties tos terminus. Šādi investīciju apmācībās es arī izmantoju visu kaut kādus angliskos valodas rādītājus un vēl visu, ja mēs gribam informāciju atrast globāli, tad latviskā termina zināšana mums nepalīdz, tikai tik, cik mums šeit savā starpā sarunāties. Tā ir mana atruna, jā, valodas visiem nācija. Jā, lai tev nepiesienās. Nu, piesēties jau var, lai jau. Un tas, kas notiek šobrīd, ir tas, ka daži kuģi iet cauri, bet tie tad ir tie draudzīgie. Un bija tās ziņas, ka Indijas kuģi kaut kādi ir gājuši cauri, kur ir apliecinājuši, ka viņi ir maksājuši juaņos, nevis ASV dolāros, un kaut ko tur Indijas šis te modī runā ar Irānu un kaut kas iet cauri. Un tad varētu teikt, kāpēc tad visi nevarētu iet cauri, ir kaut kāds drošais ceļš. Bet tas drošais ceļš iet šeit starp divām mazām saliņām. Nu, ne pat mazām, bet divām Irāņu kontrolētām salām. Un tur varbūt tas droši vien nav mīnēts, bet, ja tev ir veselais saprāts un tev ir risks, ka tevi varētu apšaudīt, protams, ka šeit tu neiesi cauri. Ja? Pat neapšaudīt, vai es nezinu, vēl kaut ko tur izdarīt, ja? Savākt to kuģi. Un tad šīs visas ietekmes vēl joprojām turpinās. Mēs ik pa brīdim redzam finanšu tirgos ļoti tādas spēcīgus satricinājumus, to, ka akciju indeksi katru dienu būtiski kāpj, citu dienu krīt. Mani vēl šie papildus novērojumi un brīdinājumi būtu tādi, ka šajos laikos ir ļoti, ļoti uzmanīgiem jābūt tādā ziņā, ka šķiet kādā dienā, ka pēkšņi tirgi lec, kaut kādas aktīvās akcijas aug pa 4-5%, viss mēs lecam iekšā. Un nākamajā dienā, iepriekšējā dienu 5% pieauguma vietā ir 6% kritums. Jau atdod visu un es jau zaudējumā. Un tu bez mazā jau sāc domāt, nē, tas bija nepareizi, jālec ārā un pārdod ar zaudējumu, un nākamajā dienā atkal iet uz augšu. Un angliski šo sauc par chopī, ka tas tirgus ir bez virziena, bet šitāds te lēkājošs, un ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, kurā brīdī iet iekšā. Un, ja būtu jāpasaka kāda investīcija ideja, tad tā, protams, ir sarežģīta, un es nevienam neko nerekomendēju, un domājiet paši, bet es teiktu, ka potenciāli investīcija ideja, jo šis viss ilgāk notiek, ir, tā teikt, šortošana Eiropas akciju indeksiem vai Eiropas ekonomikai. Tā kā Eiropa ir ļoti atkarīga no naftas cenām, no dabasgāzes, arī no pārējā visa importa. Starp citu, ar tādu interesantu skaitu redzēju, manuprāt, Iksā vai citur kaut kur, ka Eiropa patērē apmēram 10 miljonus barelu dienā naftu un pati saražo 500 miljonu. Nu, tas ir atkarības līmenis. Starp citu, tā ir ļoti interesanta tēma arī kādā no nākamajiem raidījumiem, kur mēs varam parunāt tieši par šortošanu. Man liekas, ka šortošana šobrīd ar šī brīža to ģeopolitisko situāciju daudzās pasaules vietās, reģionos, ne tikai Irānā, ir viena ļoti interesanta investīcija taktika, ko reti, kad par to runā, bet redz, ka tu viņu tagad pieminēji. Bīstama un sarežģīta. Jā, viņi ir sarežģīta bīstama, bet paskaties, tomēr ir kaut kādi, labi, tad nav jau stāsts par to, ka tev ir jā, protams, teiksim, tā fiziski tas jādara. Ir jau fondi, cilvēki, kas to dara un kas uz to specializējās, jā. Un tā tālāk, bet mēs par to varētu kādreiz parunāt, vai ne? Jā.
Bet jā, Tā ir tātad ļoti laba tēma. rezumējot, viss turpinās, cēnu ietekmes ir, kaut kādās vietās ir faktiski deficīti, un jo ilgāk Jā. tas viss Mēs iet, nākamnedēļ arī visticamāk par šo runāsim. es Jā. domāju noteikti. Nu, bet ir vēl viena ietekme, protams, kā nafta tiek izmantota arī degvielas saražošanai, un tā skaitā arī aviācijas degvielas saražošanai. Un tagad pēdējā nedēļā mēs Latvijā esam iemācījušies vienu jaunu terminu - hedžēšana, par ko šobrīd arī sabiedriskie mēdīji un tā tālāk jau nu, tā runā, jau tā it kā saka, šis termins jau ir bijis mutē mums jau ilgi, bet izrādās, ka daudzi to uzzinājuši ir pirmo reizi un sapratuši, ko tas vispār nozīmē un tā. Nu, var sakot, detaļās neiesim, bet nu, ir stāsts ļoti vienkārši, ka mūsu avio kompānija Air Baltica ir atzinusi arī savā pārskatā par to, ka ir hedžējusi tikai 10% no degvielas, kur pretīm, piemēram, lielās avio kompānijas, ja mēs tā paskatāmies, ir pat 40, 50, 60% un pat vairāk, kas nozīmē, ka tehniski mainoties naftas cenām, ja vien, protams, nebankrotē apdrošināšanas kompānijas un tā tālāk, dažādu iemeslu dēļ, um, var tehniski noturēt biļešu cenas tādas, kādas tās ir. Latvijas gadījumā mums tā privilēģija īsti nav, līdz ar to paceļās jautājums par to, kā uzņēmums redz sevi nākotnē, un te jau ir ļoti skaidri tagad izskanējuši visi tie mūsu jau gadu piesauktie 150 miljoni, ka nu, tā kā, nu, viņi beidzot tā kā ir nepieciešami un tā tālāk. Un, nu, tad droši vien, kas par tevi ir ko teikt, no kuras puses uz šo situāciju skatīties. Man arī būs, protams, komentārs, bet es labprāt dzirdētu, ko tu saki par šo. Jā, pirmā reakcija vakar arī redzot to, ko man jau cilvēki raksta un saka, kas par tevi neredzēja, kāds raksts tev bija tur par Air Baltica obligācijām, kas tur notiek vai nē. Un pirmā reakcija man ir tāda, kāpēc jūs tas vispār uztraucat? Jums tur visticamāk šo obligāciju nav, tāpēc, ka šīs obligācijas toreiz bija ar lielu minimālo soli. Arī šobrīd, ja jūs gribat viņu nopirkt biržā, tad vēl joprojām minimālais solis ir 100 000 pēc nomināla. Un pie pašreizējās obligācijas cenas ap 67. Tas tomēr ir diezgan stresa līmenis, kur ienesīgums jau sanāk ap 30% gadā. Tas ir ļoti liels, bet tas parasti nozīmē diezgan lielu stresu. Bet tāpat tās tev vajag gandrīz 70 000, lai to visu nopirktu. Kāpēc par to interesējās? Bet tad es vēl vienu lietu atcerējos, un man arī atgādināja, ka Mintos platformā ir iespējams šīs obligācijas pirkt mazās daļiņās, un iespējams, ka šis cilvēku loks, kuriem tās obligācijas ir krietni plašāks. Jā, viņi frakcijās var Jā. pirkt tieši tā, pareizi. Jā, un līdz ar to tad, jā, tas jautājums ir aktuāls. Es domāju, ka kopumā mans skatījums vienmēr uz Air Baltica obligācijām līdz šim ir bijis tāds, ka tas ir lielais risks, ir politiskais risks. Ar domu tādu, vai nākamreiz izglābs, iedos naudu vai neiedos. Tieši tāpatās bija arī iepriekšējā reizē, kad vēl bija 200 miljonu eiro obligācija. Tad bija tieši tāds pats, un tad es arī zinu investori, kas bija, un tad galvenā diskusija bija par to, glābs vai neglābs. Un tad bija vieniem ļoti liela pārliecība to, ka šim vienkārši neļaus tāpat vienkārši bankrotēt, tāpēc tīri jēdzīgs piedāvājums par šādu politisko risku. Un šeit, es domāju, ir tieši tāpatās. Ir skaidrs, ka ar to visu, kas ir paziņots, ja vienkārši ar kaut kādiem finanšu rezultātiem vai operacionālo darbību šobrīd viņiem nav iespējams visticamāk, ja es nelietošu pavisam stingrus, bet visticamāk nevar aiziet līdz rezultātam tā, ka šo pilnīgi normāli tur tuvākajā laikā apkopos. Un starp citu, viņi īstenībā savā pārskatā teica to, ka šogad viņiem šī nauda ir vajadzīga, lai viņi varētu pārziemot nākamo ziemu, 26. 27. gada ziemu. Ja viņi naudu neatradīs vai no investoriem vai no akcionāra, tad viņi jau sāks runāt ar piegādātājiem un kreditētājiem, lai varētu atlikt maksājumus, lai varētu šo nākamo sezonu pārvarēt, lai pēc tam atkal aiznākumiem mēģinātu risināt naudas jautājumu. Tad iezīmē konkrētus jau soļus, un tas īstenībā solis ir ļoti dramatisks. Ja? Jo kāds pasaka, nē, nepiekrītu, un diezgan ātri nonākam situācijā, kur ir jātaisa tiesiskās aizsardzības process
vai kaut kas tam līdzīgs. Mm. Es teiktu, tas vairāk ir spiediens, vadības spiediens, gudrs spiediens uz valdību, kā pateikt, ka, nu, mums vajag garantijas. Mums vajag garantijas tam 150 miljoniem, un galu beigās es domāju, un es esmu diezgan pārliecināts, ka valdība to būs vienkārši spiest izdarīt un viss. Jā, un tad ir citi komentāri par to, ka to nedarīs līdz vēlēšanām, bet atsaucoties kaut kur agrāk uz minēto informāciju, ko pats finanšu ministrs teica, ka nepieciešams finansējums. Tā visi uzreiz nolika bez vēl stingru datumu 30. jūnijas, bet viņš teica pirmajā pusgadā vai kaut ko tam līdzīga, ka visticamāk jau viņiem kaut kas ātrāk būs jārisina, kādā veidā. Man nav ne jausmas, bet atkal atgriežoties pie tā, ko mēs agrāk bijām runājuši, to, ka ja mēs akcijas šeit nopirkt mēs nevaram. Jā, protams, kā nodokļu maksātāji var par šo diskutēt un vajag diskutēt, bet tad pārējiem varbūt vienkārši jāmeklē citas aktuālās investīcija idejas un netērēt laiku tik daudz šim visam procesam, jo tāpatās augšā tur viss tiks nolemts šajā jautājumā. Mēs pēc tam varam vēlēšanās nobalsot par to, vai mēs atbalstam. Vai mēs tam piekritām vai nē? Jā, tieši tā. Savukārt tiem ikdienas procesiem nē, bet savukārt no obligāciju investīciju skatu punkta, es teiktu, galvenais risks ir, un tad katram pašam ir jāvērtē tas, cik ir liela varbūtība, ka viss sajies tā kā vajag. Bet es arī neteiktu to, ka varbūtība, to, ka šis viss noslēdzās ar kaut kādu restruktūrizāciju vai tiesiskās aizsardzības procesu, tā arī nav. Šī procesa varbūtība nav nula, viņa ir kaut kāds procents ir. Un arī, ja iepriekšējiem šim te jaunajam vadītājam ir bijusi pieredze iepriekš uzņēmumā, kur šāds process ir veikts, varbūt tas arī kaut ko nozīmē. Gala beigās tā varētu būt, jā. Nu, es pavisam ātri iekomentēšu, man joprojām liekas, un es esmu pilnīgi pārliecināts, piekrītu šai teorijai, ka valsts kā saimnieks ir ļoti slikts saimnieks, kā īpašnieks. Un tas tiek vienkārši demonstrēts un parādīts šobrīd vienkārši visā krāšņumā, ka, nu, pēc būtības, lai arī ir tagad piesaistīti aviācijas konsultanti, industrijas konsultanti, ja, no ārzemēm, tur tādi lieli speciālisti, un tas jaunais vadītājs, viņš patiešām, tā vismaz no tā, ko var redzēt un just, ir patiešām iedziļinājies un liek tos ciparus kopā, un kā saka, tur droši vien, ka ar tādu grāmatvedisko pusi viss būs kārtībā, visi mēs ātri sapratīsim, kādā stāvoklī un situācijā tas Air Baltics ir, un gal beigās vai tur 100 vai 150 miljonus, tas būs tikai un vienīgi laika jautājums un tehnikas jautājums. Tas, kas mani satrauc, ir tieši tas, tā neatbildētais jautājums par biznesa plānu un to, kas šī kompānija īsti ir un kas viņa grib būt. Ja? Jo mēs tagad esam uzkārušies uz vecās stratēģijas, kas bija Gausa veidota stratēģija, un viņa joprojām nav mainīta. Un pēc šādas stratēģijas tur ir tikai un vienīgi naudas likšana iekšā. Un tas nav nekāds vispār stāsts par kaut ko citu. Tur ir, lai uzbūvētu šo avio kompāniju līdz tādam līmenim, kā Gauss to ir tehniski bija iecerējis, ir nepieciešams virs miljārda eiro joprojām. Virs miljārda. Tad te mēs pat nerunājam par simtiem miljonu eiro, bet virs miljārda. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajā izpratnē kompānijai ir vairāk nekā 100 lidmašīnu. Mēs lidojam uz ļoti mēs apkalpojam ļoti plašu tīklu, piedāvām mēs ar vienu kāju, esam arī tā saucamajā vetlīzē, šos lidmašīnas dodam arī citām avio kompānijām ar tām strādāt. Tātad, lai sasniegtu šo lielo mērķi un uzstādījumu, lai tas būtu pelnīt spējīgs un esošs, tātad mums ir nepieciešama šī ļoti lielā flote un lielie apgriezieni, ja, ka mēs vairs īstenībā neesam pat reģionāls spēlētājs, bet kaut kas vairāk. Un tad es skatījos, ka Delfos bija tās diskusijas un teica, kas tad ir varianti B, ko varētu darīt? Un tad tas Air Baltica pārstāvis atbildēja, ka viens no variantiem, kas tiek izskatīts, ir, kam šī kompānija varētu būt interesanti, ir kāda lielā komerca avio kompānija, kura attiecīgi paņem visas lidmašīnas, viņi paņem visus reisus, un viņi paņem visu, teiksim, to infrastruktūru, kas šai kompānijai ir, un tehniski viņu
nu, tā kā paņem zem savas spārna. Mhm. Bet tas jau īstenībā nav tik nu, arī vienkārši, jo pēc būtības visi veids normālus loģiskus aprēķinus, un viņi secina, ka pēc būtības nu, tas bizness ir tikai un vienīgi lidmašīnas, visticamāk. Ja? Nevis tie maršruti, kurus mēs lidojam. Un, redzi, ja viņi atnāk jauns īpašnieks, un pasaka, nogriež visus liekos maršrutus nost, un pasaka, jūs tagad lidosiet tikai uz Frankfurtu, Kopenhāgenu, Londonu un tur uz vēl kaut kādiem dažiem, ja? Tad jautājums man ir tāds, kāpēc valsts nevar šo pašu, nu tā ir vienkārši common sense, ja veselā saprāta, nu tā kā stratēģija, kāpēc valsts nevar to realizēt, kāpēc vajag paņemt, lai atnāk Lufthansa un pasaka viņiem to, ka to vajag darīt. Nu, tad tas ir, man liekas, diezgan tāds absurds stāsts tajā visā. Jā, un vēl papildinot ar degvielas izmaksām. Degvielas izmaksas, apskatīju viņu arī nu, pat pēdējo prezentāciju, un degvielas izmaksas vienā nolidotajā kilometrā. Viņiem tur tāds ļoti labs slaids ir. Slaidā ir attēlots tas, kādas ir izmaksas uz vienu nolidoto kilometru, un degviela sastāda aptuveni 20, manuprāt, bija 6 vai kaut kas tamlīdzīgs. 23% no izmaksām 25. gadā. Ja tagad šī degvielas cena ir pieaugusi dubultā, tad, nu labi, mazliet viņi tur tā hedge, bet nu tā tad kopumā izmaksas uz vienu nolidoto kilometru, visas kopējās, nevis tikai degvielas, ja, bet visas kopējās arī šogad var pieaugt par 20-25% tikai dēļ degvielu izmaksu izmaiņām. Nu, tas atkal nozīmē droši vien lielu zāģi neto rezultātā. Un vēl ir jautājums, pagājušajā gadā spēlēja par labu valūtas kursu. Šogad valūtas kurs ir gājis atkal pretējā virzienā. Tas atkal ies negatīvi neto rezultātā. Par hedžēšanu vēl ir īsais komentārs, ka tas ir ļoti atkarīgs no aviosabiedrības, kur kā ir darījusi. Es biju lasījis komentārs to, ka ASV kompānijas to ir nav darījušas gandrīz nemaz. Ok, tur pavisam cita situācija. Viņiem ir savs Viņas cīnās ļoti, konkurence ir tik augsta, ka viņi cīnās par māržām, un hedžēšana maksā naudu. Jā. Tātad, ja kaut kādā brīdī, nu, tur paiet zem kaut kādu noteiktu līmeņu, tev ir jāiemaksā tas depozīts, un tās ir lielas naudas, un tā kā kompānijas, tādas kā Air Baltica arī ir uz tās minimālās robežas vienmēr, nu, kas ir vienmēr tas kosta, nu, sensitīvi, jā. Bez zaudējuma punkts, jā. Tieši tā, precīzi, jā. Bet es arī paskatījos akcijas cenu, tad tai pašai American Airlines, viņiem kopš gada sākuma ir vairāk kā 30% mīnusā, jo degvielas cenas ir būtiski augušas šajā laikā. Droši vien vēl citi faktori klāt, bet arī tā pati Lufthansa kopš februāra beigām, lai viņiem būtu liela hedžēšana, arī Lufthansa akcijas cena šobrīd ir mīnus 20% kopš marta sākuma, jā, kopš sākās karš. Un, attiecīgi, visiem ir ļoti lielas ietekmes, un es domāju, mēs vēl visu kaut ko pamanīsim. Pagaidām mēs turpinām redzēt šos te akciju piedāvājumus no Air Baltica, un viņi, protams, turpināsies, jo skaidrs, ka akciju piedāvājumi visticamāk tiek darīti tā, lai būtu naudas ienākumi šodien, lai ir par ko operēt šodien un tiek pārdoti lidojumi tālāk uz priekšu. Nu, protams, ka uz priekšu jau var vajag darboties, ja tie jau viņi tur lidos, tad jau viss notiks, ja. Tā ir. Bet kaut kā tā, jābūt uzmanīgi. Pēdējās 6 minūtēs, kas mums ir palikušas, es domāju, mēs ar Kasparu godīgi sadalīsim uz pusēm, lai mēs katrs varam drusku kaut ko par to pateikt, bet man tas nav temats uz ļoti tiešām izvērst. Tas nav nepieciešams izvērst viņu par insider traderiem. Es šad un tad pasaules biznesa presē lasu par to, kā rekutē ir aizturēts kārtējais kaut kāds fonda menedžeris, kurš ir izplatījis informāciju un agrāku par, nu, kas ir bijusi zem embargo kaut kādiem noteiktam lokam, un attiecīgi šī informācija ir noplūdusi, ticis veikts darījums, tikusi fiksēta peļņa, hops, regulators tev ir noķēris, inside tradings, viss skaisti, uzliek sodu, atņem naudu,
viss notiek tā, kā vajag. Un tad es lasu, gan jāsaka godīgi, neesmu pārbaudījis 100% šo faktu, vai tas tā patiešām ir bijis, bet es, starp citu, arī iepriekš jau esmu lasījis kaut ko līdzīgu. Līdz ar to te var saskatīt arī tādu kā tendenci, proti Donalda Trumpa dēls Barons Trumps ir, nu, te tā teikts, ar viņa rokām, ne jau tā kā viņš to ir izdarījis, bet ar viņa rokām 50 miljonu eiro esot naftas future veidā iegādātas 2 dienas pirms Ameriku iesaistījās kārdarbībā pret Irānu. Un augstākajā punktā, kurš uzkāpa 80%, esot tikusi fiksēta peļņa, tātad 80% no 50 miljoniem dolāru paši varat izrēķināt. Un kas ir pats interesantākais, ka es paskatījos, nekur presē nav ziņa par to, ka tiktu uzsākt kādu kriminālu izmeklēšanu vai kaut kas tam līdzīgs. Labi, varbūt tur vēl ir pietiekami agri, lai to darītu. Tas tā arī var būt. Nu, tur ir daudz pierādījumu jāsavāc, bet ir tādi fakti. Un tas, kas man satrauc šajā konkrētajā kontekstā vēl vairāk, ir tas, ka pret Trumpu un Trumpa ģimeni, ņemot vērā arī visu to viņu kripto biznesa pieredzi, un tos koinus, ko viņi paši reklamē, pārkāpjot gan, tur, man liekas, daudz likumu ir pārkāpt. Bet pēc savas būtības, nu, tā kā tiesu sistēma ir diezgan bezspēcīga, un viņi turpina faktiski nodarboties ar tādu lielu inside tradingu. Jā, es par šo baronu Trumpu ar naftu. Es meklēju, un man pirmie rādas no dažādiem ziņu avotiem, ka pierādīts, ka tas ir false, ka tas tā nav bijis, jeb drīzāk tas, ka ir izsakots, ka tur ir bijis kaut kādi Wall Street meme posti, ko citi pēc tam kaut kur tālāk ir replicējuši, bet Tad mēs arī fake news nodarbojamies. kaut kādā padošanu mērā, tālāk. jā, bet es teiktu tā, ka, ja to ierauga miljoniem cilvēku, tas vairs uztverē, lai vai viņš būtu nopelnījis, nebūtu nopelnījis, tas vairs nav pat svarīgi, bet uztvere jau ir mainījusies. vai ne? Un tas varbūt ir šis te fake news drauds, un pirmajā brīdī mēs nevaram zināt, un tieši tāpēc varbūt arī viņš tik ļoti ir izplatījies, tāpēc, ka iepriekš bija šie gadījumi ar koiniem, kur viņus gāja priekšā un darbojās, kur Kušners un vēl Trumps jaunākais, kur viņi braukā pa pasauli taisa darījumus, kur viņi ir privileģētā pozīcijā un visu kaut ko saslēdz un savā starpā dara, tad tas, protams, nevieš uzticību. Bet kopumā regulātori, tīpaši par tādiem ļoti lielām un zīmīgām personām, pret to pašu Elonu Musku ir bijuši ļoti bezzobaini, ja tā varētu teikt, kur bija savu laiku, viņš Tesla būtībā izglāba ar to fake it till you make it pieejamību, ka pateica, ka tagad deals ir gandrīz sarunāts ar akcijām par konkrētu cenu, cena uzleca, vēlāk viņš par to cenu varēja izlaist papildus akcijas, lai piesaistītu kapitālu un uzņēmums spētu darboties. Tādā ziņā, kāpēc arī varbūt nenotiek nekādi sodi, jo biznesa pasaules tie, kas vienkārši naudu pelna, viņi skatās, wow, šis ir veids, kā mēs varam uztaisīt. Ja? Tad nav tik svarīgi tie skaitļi, nav svarīgi cipari, svarīgs ir gala rezultāts un iznākums, un tā augsti skatoties. Un tāpēc daudziem viņš tiešām arī ir elks, jo viņš sasniedz to, ko viņš izdomā. Un, Nu jā, bet tie ir tāda savā ziņā dubulta standarti, un te tas labais jautājums ir, kur ir tās sarkanās līnijas, kuras mēs velkam, vai tāpēc, ka viņš ir populārs un bagāts un tā tālāk, vai ar lielu politisko ietekmu un varu, vai viņš var izslīdēt, un tad, teiksim, vienmēr ir teikt, reku, un tu tos hedge fondu menedžerīšus paņem pie olām, un tie pa visu, teiksim, var pa pilnu programmu atbild. Jā, tieši tā šeit ir īstenībā ļoti vērtīga piezīme par to, ka Latvijā Knaps soda deputātus par to, ka viņiem ir viršu akcijas, jā, kur deputāts neko nelēmj par to tādā ziņā, ka viņš nopērk lojalitātes programmai savu akcijas 100, jā, vai investīcijai 1000 akcijas nopērk, jā, bet valsts kaut kādos iepirkumos no viršiem pērk degvielu. Un tas ir pilnīgs nonsens, jā, un tad vai šī iešana pakaļ pilnīgi mazajam, savukārt lielajam,
Tipiski ir tā, ka es domāju, ka baidās no tiem, un tad šī dubultie standarti sanāk tā, un īstenībā tas gala secinājums ir sanāk tā, ka jo lielāks, varenāks, spēcīgāks, populārāks, ar vairāk resursiem tu esi, jo vairāk tu vari atļauties savukārt maziņajam, nedod Dievs pietuvoties līnijai, un tev jau nāks O, jā. preventīvi sots. Nu, kā teikt, mēs esam aprunājuši gan filozofijas. Mēs sākām ar filozofiju un kaut kādā ziņā arī noslēdzām ar filozofiju. Es ceru, ka jums bija arī labs saturs, ko paklausīties un ko pārdomāt nedēļas nogalē. Vēl, lai viss izdodas, lai tomēr veselais saprāts uzvar un, kā saka, mēs nākamajā nedēļā varbūt ieraugām kādu cerību gaisu kaut kur patālē. Paldies tev, Kaspar, par tavu laiku. Paldies skatītāji, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies pēc nedēļas. Tā.